Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien es jums parādīšu un pastāstīšu par savu zeķu dziju. Un tā patīkam jums skatīšanos. Vispirms parādīšu zeķu dziju, kuru es esmu nopirkusi pavisam nesen un no kurām es vispār neesmu vēl neko adījusi. Dzija ir tā sakot tikko kā no letes, nekas nav adīts, ir smukas šķeterītes un skaistas ficītes ar visām birkām un visiem uzrakstiem. Nekas vēl nav pazaudēts, tātad nevienu zeķu pāri vēl no šīm te dzijām neesmu nodījusi. Bet pašā sākumā vēl pateikšu, ka, ja nu gadījumā kāds skatītājs skatās manu video pirmo reizi, tad es adu ne tikai zeķis, adu arī džemperus, jakas, cepures. Uz doto brīdi turpinu adīt savu džemperi. Ļoti ceru, ka līdz jūlijam nodīšu. Džemperim ir palikušas adīt pusotra piedurkne. Tātad viena piedurkne jau līdz pusē, nedaudz vairāk esmu nodījis, vēl viena piedurkne jāda. Bet, jā, kamēr es adu savu džemperi, tikmēr, protams, var arī uzņemt kādu video un parādīt savu zeķu dziju krājumus. Tātad šīs ir dzijas, kuras es pavisam esmu nopirkusi, un kā jau esmu iepriekšējos video stāstījusi, tad es adu zeķes, šīs te biezās zeķes, savienojot Klipan saules dziju ar klasiskajām zeķu dzijām, ar šo te metrāžu 420-400 m 100 gramos. Tad sanāk tādas biezas zeķes, kuras es adu ar adatām numuru 4. Un tā kā man bija beigusies šī te Klipan saules vilnas dzija, ir palikuši tikai tādi mazi kamoliņi dziju, tādi atlikumi, tad pavisam nesen devos uz veikalu Rīgā Bruņinieku ielā un iegādājos šādas te dzītiņas. Tātad nopirku 600 gramus dzijas, kas ir jau šķeterēs. Šeit ir 100 grami katrā šķeterītē. Kāda metrāža šīm te dzijām ir, es nezinu, jo uz šīm te etiķetēm vai birkām nav norādīta metrāža. Nezinu. Nu, principā, ja tā labi gribētu, to jau var arī izrēķināt. Tad, kad zeķu pāris ir nodīts, ir jāskatās, cik ir izadīta šī te zeķu dzija, un pēc tā jau arī var aprēķināt šīs te vilnas dzijas metrāžu. Bet tā kā man tas nav aktuāli un matemātika nav man stiprā puse, es joprojām to neesmu izdarījis, aprēķinājis šo metrāžu. Un tātad kādā krāsā es nopirku šīs te dzijas. Tā, šeit ir tāda bordo krāsas dzija, ļoti skaists tonis, un atzīstos, ka es nekad neesmu adījis zeķis šādā tumši sarkanā tādā, vai bordo krāsas par tā laikam nav, tā ir tāda vīna sarkana krāsa. Šādā krāsā nav adīts neviens zeķu pāris, tāpēc ir 200 gramu šī te vilnas dzija, un no šīs te dzijas es gribu uzadīt zeķis vienkrāsainā krāsā, ne savienojumā ar šo te raibo zeķu dziju, bet ar vienkrāsainu zeķu dziju. Šo dziju parādīšu vēl nedaudz vēlāk. Tātad šāda te bordo krāsas dzija, 200 grami. 200 grami ir šāda te dzija krāsā, šī varētu būt tāda plūmju krāsa laikam. Kamerā it kā tāds zilganīgs tons vairāk rāda, bet nē, viņi nav tik zilganīgi, viņi tādu vairāk uz tādu, grūti pateikt to krāsu norakstot. Tiešām tagad tāda nogatavojusies plūme, varētu teikt. Ļoti skaista krāsa, arī neesmu nekad adījis no šādas te krāsas dzijas. Tātad tumši brūnā krāsā dzītiņa. Biju adījusi zeķis tumši brūnā krāsā, bet tur bija nedaudz cits brūnais tonis. Man bija tāds brūnais tonis, tā kā tāds nedaudz melanžēts, bet šis ir tāds tīri tāds brūns, bez jebkādiem citiem krāsu pieaukumiem. Tā, kad patur tālāk dziju, šī ir tāda īstā krāsa, kā dzija izskatās. Tā, un nopirku arī šādu te bēšīgu. No šīs dzijas arī iespējams, ka būs zeķis vienkrāsainas, savienošu ne ar raibo zeķu dziju, bet adīšu vienkrāsainas. Tātad šāda te dzija, tad ir 3 spoļu tādi atlikumi dzijas. Kā jau es teicu, ļoti gribu uzadīt tādas dāmīgas, sievišķīgas zeķes rozā krāsā. Šo zeķu dziju es savienošu, šo vilnas dziju es savienošu ar raibo zeķu dziju.
parādīšu vēlāk ar kādu dzītiņu. Un šī te rozā dzija pēc metrāžas izskatās, kad ir smalkāka nekā pārējās zeķu dzijas. Ja šādi saliek kopā, var pat redzēt. Un, jā, savienojumā šo te biezāko vilnu ar klasisko zeķu dziju, šo te 425 grami 100 gramos, metri 100 gramos, es radu tām numuru 4, tad no šīs smalkās dzijas jau, kad pievienošu zeķu dziju, es adīšu ar adatām numuru 3. Tātad šāda te rozā krāsas dzija, spoļu atlikums, tad ir atkal bēšīgā krāsa, šī jau ir rupjākā dzija, un nopirku vienu lielu tādu spoļu atlikumu dziju zaļā krāsā. Ļoti gribu uzadīt zeķes, vienkrāsainas, neraibas, zaļā krāsā, jo arī zaļā krāsā neesmu uzadījusi nevienu zeķu pāri. Tātad vienkrāsainas zeķes, zaļā, šādā te plūmju krāsā, un šī te bordo krāsa, tas ir man tāds uzdevums, ja, kuru es ļoti sen jau gribēju, izpildīt, jo nekad neesmu adījis zeķes ne tādā tumši sarkanā, ne šādā zaļā krāsā. Jā, zaļai krāsā dzija arī ir smalkais variants, un zeķes no šīs dzijas es arī adīšu ar adatām numur 3. Ļoti skaista zaļa krāsa. Tā, šīs dzijas ir tātad klipan saules dzijas. Tā, un tagad parādīšu zeķu dziju jau šo te ficītais, kas ir. Tātad parādīšu vēlreiz, kādas dzijas man ir. Šeit, kā jūs redzat, ir Alizē zeķu dzijas, Nako Boho, Himalaji, Drops dzijas un Jarnārt Forza. Tātad, ar kuru dziju vispirms sāksim, ņemsim tātad dziju no centra. Tātad dzija Himalaji, tā es saucu šo te dziju, nezinu, kā pareizi izrunā visu šo te uzrakstu. Angļu valoda nav man stiprā puse, tātad šāda te Himalaju zeķu dzija. Sastāvs šai dzijai gan ir nedaudz savādāks nekā pārējām zeķu dzijām. Šeit sastāvā ir 50 merino vilna, 25 poliomīts un 25 bambuks rakstīts. Brīnišķīgs dzijas sastāvs, ļoti skaistas zeķes sanāk. Esmu jau nodījusi vairākus pāris no šīm te zeķu dzijām tieši ar šādu te sastāvu un savienojumā ar šo te klipan saules dzijām. Ja kādu interesē, var paskatīties manus iepriekšējos zeķu video, tur par šo dziju jau es stāstu un rādu, kādas zeķes nodīju. Tātad zeķes es esmu adījusi no šādas te dzijas, ja, šādas te krāsas savienojumā ar bēšīgo, un šai krāsai numurs ir 130.02. Ļoti skaista zeķes sanāka, ja savienoju kopā ar šādu te bēšīgas krāsas dziju. Ļoti skaisti sanāk, bet, protams, var arī savienot ar jebkuru citu krāsu, ar šo te pelēkas krāsas vilnas dzija, ja ir vai bēšīgāks vairāka. Man plānos ir radīt zeķes savienojumā ar šo te bēšīgās krāsas dziju. Domāju, būs ļoti skaisti. Viens zeķu pāris jau tāds ir uzadīts. Vēlos uzadīt vēl. Tātad šāda Himalaju dzija, un tad, kā jau es arī teicu, vēlos uzadīt tādas sievišķīgas sievu zeķes rozā krāsā, tieši gribējās man. Un tātad arī šī te Himalaju dzija ar šo pašu sastāvu un krāsas numurs ir 120.03. Un šo te dziju es jau savienošu ar šo te rozā krāsas dziju. Un tā kā šī rozā krāsas dzija vilna bija smalkāka, ja, tad es adīšu ar adatām numuru 3 un būs jau tādas nebiezās zeķes. Tātad šī te rozīgā krāsa tiks pievienota pie šīm te Himalajiem. Tātad nākošās divas dzijas ir raibās dzijas no Nako Boho dzijām. Tātad šīs dzijas tieši šie te toņi bija rakstīts kā jaunums. Šeit ir šie te skaistie apzīmējumi. Šādi zeķē laikam jāizskatās, kad
kad zeķi būs nodīta, bet tā kā es adu savienojumā ar šo te saules dziju klāt, tātad, protams, man šādi nesanāks, bet es domāju, ka arī būs skaisti. Tātad, latviešu valodā tulkojot ziemas dārzs, tā sanāk. Tātad šāda te spilgta dzija, un visticamāk, kā šo dziju šīs te zeķes es adīšu ar šo te zaļo saules dziju. Jo šeit arī ir zaļā krāsa, un es domāju, ka izskatīsies neslikti. Un arī adīšu ar adatām numur 3, arī būs tāds smalkāks variants sanāks. Tātad šāda, tā krāsas numurs šai dzijai ir, krāsa ir 82 454, un 100 gramos ir 400 metri. Jā, 400 metri, un sastāvs ir dzijai 75 vilna un 25 poliamīce. Tā šāda raiba Nako Boho dzija, un šīs arī bija kā jaunums rakstīts šāds te tonis Nako Boho, un šeit ir rozā lietuse. Pareizi iztulkoju tagad latviešu valodā. Ļoti patīk, kā viņi uz zeķiem tātad ir šīs te foto, ja, šīs te krāsas, fotogrāfija, no kurām šī te dzija ir, tā sakot, ir iedvesmojušies krāsojot, un tad parāda, kā zeķi izskatās. Man šķiet, kā uz Drops, tā bija Drops dzija, Van Gogs bija šī te kolekcija, arī bija tieši šādas te dabas tāda fotogrāfija, ja, un tad zeķes dzija bija tādā krāsā. Man šķiet, ka tā bija Drops dzija no sērijas Van Gogs, un Nako Boho arī ir šādi te kaut ko līdzīgi izdomājuši arī tātad šis te foto tāda bildīte, un tad šīs krāsas ir dzijā, kā ir uz fotogrāfijas. Šeit ir tādi lilīgi toņi, rozīgi toņi, un šīs zeķes es dziju adīšu arī droši vien savienojumā ar šo te rozā krāsas dziju, adatas numur 3. Arī būs tādas dāmīgas, sievišķīgas zeķes. Tā, nākošās divas dzītiņas, vēl aizmirst pateikt, Nako Boho šai dzijai krāsas, tātad numurs ir 82 456. Tātad nākošās divas dzijas ir jau no Drops dzijām, Drops Fabel. Šeit ir Fabel print rakstīts, un šeit Unicolore. Tātad šī ir tāda raibāka dzītiņa, šī vienkrāsaina dzija. Tātad 50 gramos ir 205 metri, un sastāvs 75 vilna, 25 poliamīce. Numurs šai krāsai ir 925, tāda bešīgs krāsas dzija ar tādiem plankumiņiem zaļā, pelēkā, lilīgā, dzeltenā krāsā. Šīs zeķes es arī adīšu savienojumā ar šo te bešīgās krāsas dziju, vai no ar šo, vai ar šo te spoļu atlikumu, kas bija tātad savienojumā. Un šeit jau būs sieviešu izmēra zeķes. Visticamāk, tas būs 39,40. Tāda dzija. Tad šī te Drops Fabel dzija arī tas pats sastāvs un tā pati metrāža arī, man tā šķiet, kad ir 205 metri. Krāsa ir 104. Šis ir tāds lilīgs, tāds arī tādā plūmju krāsā. Un šīs zeķes es adīšu jau savienojumā, šo dziju adīšu savienojumā ar šo te Klipan saules dziju. Adatas numur 4, un šis arī būs jau sieviešu izmērs tāds 39,40. Tā kā šādas zeķītes būs. Jā, šīs ir jau vienkrāsainas, ne raibās. Tā Drops dzijas, un kas tad vēl man palika? Tā tad vēl palika ir 300 grami. Tā šīs noliksim maliņā. 300 grami dzijas Jarnārt Forza. Vienkrāsainas arī, tātad 200 gramu bešīga krāsa,
sastāvs 75 vilni, 25 poliamīds, 420 metri 100 gramos, un šim te bēšīgajam tonim krāsas numurs ir 4605. Tātad, nu šeit arī kopā ar šo te vienkrāsaino klipanu saules dziju. Tātad šādi divi bēšīgie toņi un tumši brūnā krāsā Forza, tas pats sastāvs, tā pati metrāža, un brūnai krāsai numurs ir 4623, un šīs zeķis jau es, protams, adīšu ar brūno krāsu klipanu saule. Šis visticamāk būs jau lielais izmērs, iespējams 43, 44 vai 42, nu tāds vīri izmērs vairāk, jā. Tā, Forza vienkrāsaina, un tad man ir palikusi Alizē dzija, ko neparādīju, tā paliksim, pārkārtosim, lai vieta būtu. Tātad, un divas Alizē dzijas, viena ir Artisan un otrs ir Komforts rakstīts. Nu, šī te bordo krāsas dzija, kā jau jūs droši vien saprotiet, kad adīšu kopā ar šo te bordo krāsas klipanu saules dziju. Nu, šeit gan toņi nedaudz atšķirās, bet, ja skatās dzīvajā, tad neredz tik ļoti šo te atšķirību. Kamerā tagad filmējot, šis ir vairāk tas kā lilīgs izstāsts, bet nē, tā, dzīvajā, ja skatās, tad krāsas ir daudz maz vienādas. Tātad Alizē klasiskās zeķu dzijas, 100 gramos 420 metri, 75 vilna, 25 poliamīds, un šai bordo krāsas dzijai numurs ir 578. Nu, šeit es adīšu visticamāk vīru zeķes. Jā, tādā bordo krāsā domāju, ka neslikti būs. Un vēl ir pelēkā krāsā Alizē dzija. Pelēko krāsu es adīšu šo te kopā ar dziju atlikumiem, kas man ir pelēkā krāsā, klipana saules dzija. Visticamāk, tad tiks kaut kas kombinēts. Jo ar šīm te vienkrāsainajām, kas man ir klipana saules dzijām, īsti negribās šo te pelēko dziju adīt. Un tagad parādīšu dziju, no kurām zeķis jau ir adītas, tādas iesāktas ficītas, bet šeit vēl ir pietiekami daudz dzijas, lai vēl uzadītu kādu zeķu pāri. Tātad 400 gram šādas te zeķu dzija, 3 Forzas un 1 Alizē dzija. Nu, ja kāds ir skatījies manas iepriekšējos video, tad varbūt atceraties, ka no šīm te dzijām es adīju izzeķes savienojumā ar spoļu dziju, ar šādu te smalku spoļu dziju, ar tādu buklē efektu. Šai spoļu dzijai metrāža bija 1500 metri, smalka dzītiņa, un savienojumā ar šīm te zeķu dzijām es adīju izzeķes ar adatām numur 3. Un plānos, protams, ir izadīt pilnībā šīs te dzijas. Nu, šo te spoļu dzīvi, es domāju, ka vēl paliks pāri, tātad nāksies vēl piepirkt klāt šādu dziju. Tātad vēlos šīs te izzeķes, es vēlos adīt tieši vienkrāsainas, tādās maigās krāsās, tātad šeit tāda zaļganīga, rozā, lilā un baltā krāsā dzija. Jā, atradīšu fotogrāfijas, parādīšu, kā zeķes izskatījās uz kājas, šīs te uzvilktās, nodītās zeķes. Man ļoti patīk šīs te izzeķes, jo šīs zeķes var valkāt sporta apavos. Tika nodītas arī vienas zeķes pelēkā krāsā. Šīs zeķes jau dēls paņēma valkā. Šīs pelēkās zeķes es arī adīju kopā ar šo te bēšīgās krāsas spoļu dziju. Tur bija tikai lielais izmērs, 44. izmērs zeķes, jā, var valkāt sporta apavos. Un tāpēc, protams, arī gribu izadīt šīs te ficītes arī līdz galam. Šeit no katras fices noteikti sanāks vēl 2 zeķu pāri. 37., 38., 39., 40. Tā kā šeit arī vēl ir pietiekami daudz zeķis, ko var uzadīt. Nu, šeit ir zeķu dziju atlikumi, kas man ir palicis pāri no zeķu dziju adīšanas. Tātad šeit šie te kamoliņi, tā ir saules dzija, klipana saules dzija, un šie te mazie raibie kamoliņi, tās jau ir šīs te zeķu dzijas ar šo te sastāvu vilna plus poliamīds. Nu, šeit kāds puskilograms droši. Nu, puskilograms varbūt gluži nebūs, bet varbūt arī būs diezgan daudz ir arī
Šī te klipana saules dzija. Jā, šeit varētu būt kāds puskilograms šie te atlikumi, no kuriem var, protams, sakombinēt un uzadīt vēl kādu zeķu pāri, gan vīru, gan sievu. Tātad šeit ir, šī laikam ir alizē dzija, kuru var savienot, teiksim, ar šo te pelēko dziju. Klipana saules dzija, šis gan ir tas smalkais variants. Nu, lai gan es šo te pelēko krāsu, man plānos ir izadīt kopā ar šo te dziju pelēko alizē krāsā, kas ir, alizē dziju, jā. Tātad šī te pelēkā ir dzija. Tad no alizē dzijām ir šī te raibā dzija. No šīs dzijas es adīju zeķes, pirmo reizi mēģināju ar adatām numuru 2,5 adīt zeķes. Man ļoti nepatika rezultāts, šī dzija ir smalka. Nu, nevis ar 2,5 patiesībā jāat, bet man šķiet, ka ar 2,25. Nu, ar tik smalkām adatām es zeķes neadu, man sāp vienkārši rokas. Jā, ar šo dziju es nebiju apmierināta. Bet šo dziju var izadīt jau savienojumā ar klipanu sauli, un tad būs tādas biezākas zeķes. Šeit ir tikai jākombinē šīs te krāsas, varbūt ar šo savienojumā. Šis te brūnais tonis arī, nu tur jāskatās, protams, ir, jā. Nu, un tad šie te mazie kamoliņi raibie, kas ir šeit, ir gan Forza, gan Nako Boho, gan Drops dzijas. Šie te mazie kamoliņi. No šiem te mazajiem kamoliņiem tātad es ādu zeķis, veidoju zeķu kolekciju vecmāmiņas zeķis, kā agrāk man vecmāmiņa adīja no dziju atlikumiem. Manā šajā zeķu kolekcijā vecmāmiņas zeķis, manuprāt, ir 4 zeķis jau nodītas. Un ļoti tā labi ir krāsas izdevies sakombinēt kopā tā, ka pat nezinātājs pat nepateiks, ka tas ir no dziju atlikumiem adīts. Tātad šeit var redzēt arī klipana saules dzijas vēl zaļi 2 dažādi toņi, tātad šie te pelēkie un šis te gaišais tonis. No šīs te gaišās dzijas es savienoju adīju zeķes, manuprāt, bija šī te Himalaju dzija. Ļoti skaisti izskatījās. Arī te vēl brūnais ir palicis klipana saule. Šis ir brūnais tonis, ko es pašā sākumā teicu, tāds nedaudz tā kā melanžēts. Tā kā šeit visu vēl var sakombinēt un kādu zeķu pārīt noteikti nodīt. Nu, protams, ja paliek tādi pavisam mazi kamoliņi, šos mazos kamoliņus, kad vairāk sakrāsies, es parasti aiznesu dzīs tādus mazus atlikumus, kas sakrājās uz skolu. Netālu no manas mājas ir mākslas skola, un tur šādi te dziju mazi kamoliņi radošiem cilvēkiem vienmēr nodar. Viņi zin, kur pielietot kaut ko interesantu radīt. Nu jā, tāda ir manu zeķu dzija. Tik daudz man ir. Vai tas ir daudz vai maz, grūti pateikt, bet nu kādam laikam man noteikti pietiks ko adīt. Ko gan es varbūt, kad veikšu dziju sūtīšu cepurēm, es noteikti gribu pasūtīt vienkrāsainā krāsā šo te zaļo dziju. Tieši no alizē sērijas, Nako Boho es atradu zaļā krāsā dzija bija, jā. Bet nu 2 vai 3 kamoliņiem tikai sūtījumu arī negribās, tā kā kaut kad veikšu dziju sūtījumu cepurēm, noteikti tiks pasūtīt tieši vienkrāsaina zeķu dzija zaļā krāsā. Bet, nu, pagaidām es varu radīt no tā, kas man ir. Nu, tāds šodien bija mans zeķu stāsts, zeķu dziju stāsts. Paldies, ja noskatījāties, un tiksimies jau kādu citu reizi.